Nu ko cilvēki, šodien kanālā sāksim jaunas sērijas, kurās salīdzināsim divus analogus produktus no dažādām kompānijām. Šai sērijai izvēlējos salīdzināt lētāko Hesburgeru burgeru komplektu pret lētāko McDonald's burgeru komplektu. Pirms sāku salīdzināšanu vēlējos pateikt, ka šis nav sponsorēts video, tāpēc savā kritikā būšu pēc iespējas objektīvāks. Nu ko, sākam ar cenu. Tātad McDonald's cheeseburgera komplekts, kas sastāda burgeru, cērienu, frī kartupeļus maksāja 1,80 €, kas ir par 15 centiem mazāk nekā tāds pats analogs Hesburgera komplekts, kura cena bija 1,95 €. Cena ziņā viennozīmīgi uzvar McDonald's. Nākamā lieta, kuru vēlējos salīdzināt ar frī kartupeļu. McDonald's frī kartupeļi izskatījās mazliet tumšāki nekā Hesburgera pieejamie, kā arī izskatījās, ka paša frī nāk no citas šķiras. Lielākā daļa McDonald's kartupeļu strēmeļu bija vienāda garuma un izskatījās daudz pievilcīgāk nekā Hesburgera frī kartupeļi, kuri gandrīz katrs bija sava izmēra un garuma. Pēc garšas no sākuma likās, ka Hesburgers ir labāks, bet apēdot abas porcijas tomēr savus domas mainīju un sliecos uz McDonald's frī kartupeļu pusi, kuriem bija vienmērīga, kraukšķīga tekstūra. Jāpiemina, ka dažos no Hesburgera frī kartupeļiem bija vairāk eļļas kā Ruki Bazuki rokās. Tātad turpinam ar dzērieniem. No abām kompānijām izvēlējos Fanta saldo dzērienu. Varu pateikt uzreiz, man personīgi labāk patika Hesburgera Fanta, jo tā bija ievērojami saldāka nekā McDonald's nopirktā, kā arī neskatoties uz to, ka dzēriens pie manis bija ceļojis apmēram stundu, tas vēl joprojām bija gāzēts. Turpretī McDonald's Fanta likās vairāk ūdeņaina un skāba, kas man personīgi galīgi neiet pie sirds. Protams, katram savs, un tā ir tikai mana personīgā gaume. Un beigās esam nonākuši pie galvenā vērtēšanas objekta – burgeriem. Šī ir tā lieta, kur cilvēku domas dalās radikāli, un es varu uzreiz teikt, man nekad nav garšojis McDonald's burgers, un šī reize nav izņēmums. Tas bija diezgan bezgaršīgs, neskaitot to dīvaino piegaršu, kura man atgādina nepatīkamo aromātu, kuru var just ejot garām McDonald's restorāniem. Arī kečups, kas bija burgerī, bija pārāk salds un nepārāk patīkams. Kopējā sajūta mutē ēdot burgeri nebija pārāk patīkama. Ja runājam par Hesburgeru burgerīti, tas bija diezgan garšīgs un majonēze, kā arī kečups, kas bija burgerī, ļoti labi komplementēja tā garšu un kopējā sajūta, ka to košļāju, kā arī tam nebija nekādas pretīgas piegaršas. Beigās var teikt, cenas ziņā uzvar McDonald's, frī kartupeļos uzvar McDonald's, dzērienā viennozīmīgi uzvar Hesburgers un par burgeru uzvaru viennozīmīgi būs jādod arī Hesburger. Tad nu kopējā cīņa būs uzvarējis Hesburger, bet atcerieties, tas ir tikai mans viedoklis, jo katram ir sava garšas gauma, tāpēc es komentāros vēlējos dzirdēt jūsu viedokli par to un kāpēc viens no šiem komplektiem ir labāks par otru. Saspiežam laiku un tiksimies nākamreiz. Un atcerieties, junk foods ir sūds, ēdot to ļoti reti, pēc iespējas mazāk. Atā visiem!